Exclusive. Kā Danielis stils romānos, jūtas skaisli, viss kā scenārijos skaistākos. Viņš ir atdevies viņai, viņas sirds pieder tai, viņas it kā arī, bet visu maina laiks. Viņa seksīga, skaista, jauna, viņš, protams, arī, viss it kā perfekti norit, bet viņa jūt, ka tā nedrīkst darīt. Nakt dzīve sauc, karsti tusiņi dažādi, viņa dejotājas sirdī, viņai lustēties sanāk un prasās no daudz vairāk kā viņam. Plus vēl iekšā sāk just, ka attālinās no viņa. Sāk sev melot, ka jūtas vēl joprojām tikpat stipras, bet rētāk vēlmes satikties, un nu jau viss kļūst pārāk slikti. Rētāki zvani un rētāk rodas vēlmes zvanīt. Viņai nav vairs ko teikt, bet it kā negribās vēl visu beigt. Viss iet uz galvu, šeit jau tā viss ir skaidrs. Viņš turpina cerēt, bet vai to tiešām vajag? Vai to tiešām vajag? Tiešām vajag. Tiešām vajag. Bet vai to tiešām vajag? Tiešām vajag. Tiešām vajag. Viņam jūtas un sajūtas, bija kļūdas un pagrūt, aizmirst visu, bet tomēr pajāt uz visu. Un viņš dzīvo tālāk, bija grūti un vēlāk, apziņas sūri, bet tēlaini. Viņš bauda dzīvi un visu, ko tā sniedz, ko sniedz to ņem, neko sev neaizliedz, jauns nevainīgs. Vecākas samaitāts, ar vecumu samaitāts, viņš pats kļūst. Viņam nav jūtu, viņš pats to jūt, bet viņa viena no naivām, viena no 11 skaistā, kurai liekas viss skaistā. Viņai galva sagriezta skaistā, un vēl laiks, kas tik skaisti pavadīts tiek. Viņam standarts, tā viņam kārtējā kuca, bet viņai sirds tā liek. Tādas viņam daudz, bet viņš meklē to vienu, un meklējot īsto, viņš sāpina daudz katru dienu. Tā jau viņam kā rutīna, deja vu, bet prasās vēl vienu. Prasās vēl vienu. Vēl vienu. Prasās vēl vienu. Prasās vēl vienu. Vēl vienu. Prasās